Čau visiem, te Patricija, un šīs video es skaties, man jau ir sakrātīs 6 laiki, vai pat 5, es nezinu, bet galvenais, lai ir tā kā, laiki nav, tā kā, priekš vana kanāla tas ir, liekas, tas ir normāli, un šīs video būs padomas picām meitenēm #2, es pēc kārtas taisīšu 2 tādus video ar šīm tevām grāmatām, un tad varam sākt. Tad pirmais padoms, tas, man liekas, arī zēniem un meitenēm ir, tad pirmais padoms, kā paskaidrot, kāpēc nokavēju skolu. Tev būs vieglāk dzīvot, ja vienmēr jau būs sagatavots kāds izskaidrojums, kāpēc esi nokavējusi skolu, protams, izņemot gadījumus, ka tas notiek attaisnojošu iemeslu dēļ. Tad pirmais tāds, tā kā, ieteikums, kā teikt, kad esi nokavējis skolu. Es jau biju atnākusi gandrīz līdz skolai, kad aptvēru, ka esmu pidžamā un biju spiesta iet atpakaļ uz mājām pārģērbties. Jā, un tas skan diezgan nereāli, bet, es nezinu, varbūt tas tāds, tā kā, es nezinu, tādā grāmatā man tā rakstīts ir. Tā kā, jā, labi, tagad otrais tāds, tā kā padoms, kā paskaidrot, kāpēc nokavēju skolu. Kad atnāca skolotāja klasē, nebija, un es aizgāju viņu meklēt. Man liekas, šis ir pats tā kā tāds normālākais paskaidrojums, kāpēc tu nokavēji skolu, tā kā, tieši to stundu, jo tu gāji meklēt to skolotāju, un kad viņi atnāca, tu tikai tad atnācis, un tad redzēji, kad viņi jau ir klasē. Trešais attaisnojošs iemesls. Mani nolaupīja citplanētieši bija prom 50 gadus, bet pēc zemes laika tā bija tikai 1 stunda. Labi, tas tā kā, laikam, uzsverts kā joks, jo, neviens diez vai tā neteikt skolotājai. 5. Es izgudroju laika mašīnu, ar tās palīdzību nokļuvu nākotnē un redzēju savus pārbaudījumu rezultātus. Tie bija izcili, tāpēc nospriedu, ka tagad nevar tik daudz necensties. Es arī tā kā domās tā kā joks. Varbūt šitas ir kaut kas tāds līdzīgs, ko tiešām varētu teikt. Palīdzēja mazam zēnam meklēt viņa pazudušo kaķi. Vai arī kaut vai zaķi. Tas vienalga, kaut vai suni. Jūs varat paši izdomāt, bet, kaut kas attaisnojoši ir. Nākošais. Es izspiedu pārāk daudz zobu pastas un visu rītu centos to iedabūt atpakaļ tūbiņā. Jā, labi, nākošais attaisnojums. Vecāki pazaudēja atslēgu no mana krātiņa. Jā, tas varbūt ir kaut kas attaisnojošs, bet, jā. Man žēl, bet es nevaru paskaidrot, kāpēc nokavēju. Zvērēju valdībai, ka to neizpaudīšu. Tas kaut kā tāds jocīgs ir. Un pēdējais ir, es nekavēju, citi atnākuši pārāk agri. Un jā, tie arī bija kā paskaidrot, kāpēc nokavēju skolu. Cerams, ka jūs sapratāt. Un tad skats sakos otrais, padoms. Nākošais, otrais, padoms ir, tas jau bija, tas arī, man liekas, ir gan zēniem, gan meitenēm, kā labāk izskatīties fotogrāfijās, jo, ja tu skolā kaut kur fotografējies, un ja citām ir kauns, tad tu stāv vienkārši tā un smaida. Te ir parādīts, kad tev vajag, kas ir pareizs un kas ir nepareizs. Jā. Un tad es izlasīšu, kā fotogrāfijās izskatīties vislabāk, izskatīties vislabāk. Tātad nepauzē pārāk daudz, jo dabiskāka tu būsi, jo labāk fotogrāfijā izskatīsies. Jā, nepauzē tā, un tā tālāk, tā labāk nevajag darīt, jo tas tā kā, es tā nevaru tā pateikt to. Cit uzreiz kaut kā, es to nevaru izskaidrot, kāpēc tā nedarīt, bet, teica, ka tā kā, labāk izskatīsies, ja tā nedarīs. Nākošais ir stāvi taisni ar augstu paceltu galvu. Pagriezes ar visu ķermeni nedaudz sānis, vienu kāju noliec mazliet priekšā, otrai kā rādīts attēlā. Tava seja un ķermenis būs redzams pusprofilā, kas izskatīsies ļoti pievilcīgi. Tad šis te pareizais ir, es jums nevaru teikt viņu parādīt man. Šis te ir pareizais, kā labāk izskatīties, pirms tam jūs izskatieties tā. Šādi. Tagad tā. Ja jūs to ievērot. Un jā. Smaida, un tagad ir pēdējais tas punkts, lai to kā fotogrāfijas izskatīties vislabāk. Smaidi, neviens neizskatās labi, ja ir noskumis. Varbūt fotogrāfs atgādina, lai saki cheese, taču tā tava seja drīzāk atgādinās tikai grimasi. Lai smaids izskatītos dabisks, smaigs, un tu varētu to kādu brīdi saglabāt, piespied mēli pie augšējiem priekšzobiem. Tā. Es nezinu, kā to parādīt. Piespied mēli pie augšējiem priekšzobiem. Tas neko nemaina.
Es neko nemainu, bet, nu, ok, ja tu tā grāmatā ir rakstīts, tad jātic ir. Nu, jūs varbūt varat izmēģināt, varbūt tā tiešām ir un palīdz, es nezinu, kā to parādīt. Un trešais padoms ir, kā pretoties huligāniem, tā kā huligāniem, jā. Tas kā, piemēram, ja tev kaut kādi slikti bērni, es nezinu, ir tāda tā kā no nelabvēlīgām ģimenēm, nu, tu vienkārši normāls bērns iet pa ceļu un viņš tev, es nezinu, kaut vai ar riteni uzbrauc uz kājas vai kaut kā tādu, un es tev pastāstīšu, kad arī tā kā, nu, lai tā kā neko viņi tev neizdarītu. Daži cilvēki kādas savas dzīves posmā mēdz uzvesties huligāniski. Ja tevi kāds terorizē, tā nav tava vaina, problēmas ir viņam, tomēr situācija ir jārisina. Atrodi skolotāju, vecākus vai kādu citu pieaugušo, kam tu uzticies un izstāsti, kas noticis. Viņiem nav nekavējoties jāiesaistās vai jārunā ar huligānu. Jau tas, ka tu kādam uzticēji problēmu, liks tev justies labāk. Citu cilvēku atbalsts, padoms un palīdzība tev ļaus kļūt pašpārliecinātākai. Daudzās skolās ir stingri noteikumi, kas vērsti pret huligānismu, un taviem skolotājiem varētu būt liela pieredze, lai tiktu galā ar šo problēmu. Ļoti svarīga ir tava izturēšanās. Huligāni parasti ir gļēvuļi un piesienas tiem, kurus uzskata par vājākiem nekā paši. Tāpēc stiprini sev pašapziņu, staigā stalti, ar augstu paceltu galvu, runā skaidrā, noteiktā balsī un skaties cilvēkam tieši acīs. Jā, tad tas tā kā ir tā kā pirmais solis, tā kā, ja tu negribi, lai tev tie huligāni tā kā piesienas, tā kā, vienkārši iet tev klāt un kaut ko tev dara, vai pagrūž, vai kaut ko pasaka, kaut ko sliktu, vienkārši tu viņus neņem galvā. Kad vien iespējams ignorē jebkuru izturēšanos, kas domāt, lai tevi iebaidītu vai liktu justies slikti, pārliecini šos teroristus, ka tev nav satrauc viņu uzbrukumi, ka viņu vārdi tevi neaizskar, tad huligāniem apniks un viņi liks tevi mierā. Es kaut ko pirms šī te lasītāja, es kaut ko tam līdzīgi teicu, tev nevajag viņiem tā kā es tā neteicu, bet es tagad saku, tev nevajag viņiem tieši pretī, viņš tev, piemēram, pasaka, tu esi kaut kāds, es nezinu, kaut vai cūka. Tev nevajag uzreiz pretī viņam, viņš uzreiz gribēs to kašķi uzvilkt, tā kā. Un tāpēc es iesaku nevienam, tā kā, ja viņš tev kaut ko tādu sliktu pasaka, nekad nesaka viņam pretī. Viņš gribēs vēl to vai kaut ko pārnodarīs. Centies jau iepriekš iztēlēties, ko darīt sarežģītās situācijās, pirms tās ir notikušas. Izmēģini, ko teiks, ja tevi kāds izsmies. Raudāšana vai sīšana parasti tikai kaitē savukārt gudra pavirša piezīme, kas nav rupja vai aizskaroša, ļaus tev izskatīties pārliecinātāji tādai, kas kontrolē situāciju. Vienmēr centies atbildēt mierīgi un saprātīgi. Kā jau es teicu, tev nevajag nevienam uzreiz, tad viņš pasaka cūku, tev uzreiz pretī jāsaka govs vai kaut kas tāds, neko nesaki un vienkārši pai garām, un tev viņš sapratīs, ka tā kā tu uz to tā kā baigi neuztraucies, un tā kā viņš tieši grib uz tā kā kašķi uzvilks, un tā kā, jā, esat piesardzīgi no huligāniem, jo, nu, visādi cilvēki ir tādi, kuri ir ļauni, un, nu, viņiem, es to nevaru pastāstīt, un, jā. Huligāni neaizskar tos, kurus atbalsta draugi. Jā, ja tu esi viens un tev iet pa ielu un ir vairāks bariņš un uzreiz gribēs tā kā tev kaut ko izdarīt, ja tu esi ar vairākām draudzenēm vai draugiem, viņi tev neko neizdarīs, jo viņi paši baidīsies tā kā. Vēro un iegaumē, kuri no taviem skolas biedriem parasti ir vieni un centies iepazīties ar viņiem, tā tu iegūsi jaunus draugus un atvairīsi huligānus, jā. Neviens nav pelnījis viņu uzbrukums, nepadodies teroristam, nemudini citus uz huligānismu un nekad pati nekļūsi par pāridarītāju. Jā, nevienam neiesaka pāridarīt, tas ir, es nezinu, kā tas ir, bet, nu jā, nevienam nekad neko neaizskaroši nepasaki, esi labs un tev tad cits par tevi arī būs tieši tādi paši. Un jā, šis tā kā arī bija padomis picām meitenēm vai... Es nezinu, kā lai to pasaka, jo tur arī bija, piemēram, par huligāniem un par ko vēl bija, kā pateikt, kad nokavēju stundu. Tie tā kā nebija ne tikai meitenēm, bet arī zēniem, bet es tik un tā rakstīšu padomis picām meitenēm #2. Un jā, paldies, ka noskatījies šo video, noteikti spied like un subscribe manam kanālam. Būšu pateicīgi, ja arī šīs dabūs 6 laikus, un tad varbūt būs arī 3. daļa, ja jūs gribat vēl kaut ko uzzināt, kaut ko jaunu vēl. Piemēram, kā es varu pastāstīt nākošajā reizē, ja jūs būs 6 laiki, kā pašai, kā iemācīties stāvēt uz rokām, kā
kā tēlot slavenību, kā sagatavot savu lielisku putu vannu, kā rādīt dabas parādības, kā izgatavot draudzības rokas sprādzes, kā uzlabot atmiņu. To es nākošajā video varēšu pastāstīt. Un jā, labi, atā.